Sveicien visiem! Prieks jūs redzēt kārtējo reizi šeit tik kuplā skaitā. Šodien ir 3. dabaszinātņu skolotāju diena, un šodien mums būs svētki un dažādi prieki, un jūs jau noteikti esat paspējuši izlasīt visu, kas šodien būs redzams, bet pats svarīgākais ir tas, ka šobrīd ir brīvlaiks, un beidzot jūs varat sēdēt, paklausīties un nedaudz baudīt, un tā tālāk un tā joprojām. Man sauc Jānis Petersons, tie, kas ir bijuši jau iepriekš uz šo pasākumu kādā citā gadā, varbūt man atcerēsies, tie, kas ir pirmo reizi. Es šodien jūs centīšos pavadīt cauri visam pasākumam, kāds mums te šodien ir paredzēts. Sauklis starp mums ir ķīmija, vai ne? Tādēļ šodien man patīk šie smaidi, kas mums jau pretī skatās. Un tos, kurus mēs neredzam smaidus, tie, kas ir Delfi.lv pieslēgušies sveiciens, arī jums. Šodien mums ne tikai lekcijas paredzētas, bet ir arī pats starts ar vissvinīgāko daļu, jo skaidrs, ka mums ir jāgodina šodien gan jaunie ķīmijas, gan jaunie bioloģijas, gan jaunie matemātikas profesionāļi skolotāji, kuri arī saņems stipendijas 3000 eiro vērtībā kopā ar visādām lietiņām. Bet par to visu mēs nonāksim. Skaidrs, ka katram pasākumam ir vajadzīga arī atklāšana. Tādēļ aicināšu dažus vārdus teikt ekonomikas ministru kungu Viktoru Valaini. Labdien, godātie klātesošie, skolotāji, uzņēmēji, visiem, kam rūp mūsu valsts attīstība, visiem, kas seko šim svinīgiem pasākumam tiešraidē. Es no savas puses tiešām ar visdziļāko atzinību vērtēju šo uzņēmumu iniciatīvu veicināt un atbalstīt mūsu nākotni un pamatlietas ķīmija, bioloģija, matemātika. Šīs ir tās zināšanas, kuras ir akūti nepieciešamas, ja mēs gribam runāt par mūsu ekonomisko izaugsmu, straujāku ekonomisku izaugsmu ar augstāku pievienoto vērtību. Šīs ir tās pamatlietas, kas iedod ikvienam jaunietim daudz plašākas iespējas dzīvē nekā bez tām, un arī mūsu valstī daudz straujāku izaugsmu, jo mums ir vairāk jaunieši, kas pievēršās šiem nevieglajiem izaicinājumiem, un šodien ir prieks, kad ir tas notikums, ka mēs varam atbalstīt paši galveno pedagogus, kas ar savu darbu iedvesmo jauniešus, pievērsties vairāk šīm dabaszinātnēm, pievērsties vairāk šiem jautājumiem un iemīlēt tos, izzināt tos vairāk un censties pēc augstākiem sasniegumiem šajās jomās. Un tieši tas ir tas, kas ir nepieciešams ne tikai uzņēmumam, tas ir nepieciešams visai mūsu valstī kopumā. Un paldies visiem pedagogiem, gan tiem, kas šodien tiks apbalvot, gan ikvienam pedagogam, kas Latvijā rūpējās par to, lai mums būtu gudri, zinoši jaunieši un kas specializējās svarīgākajās pamatnozarēs, lai mūsu valsts varētu daudz straujāk attīstīties. Paldies! Paldies Valaini kungam. Gribējās arī atgādināt to, ka šodien mēs šeit esam satikušies 3 brīnišķīgu uzņēmumu dēļ, vai ne? Akciju sabiedrība Olfa rūpējas par to, lai mēs varētu šeit šodien šādi satikties Centrālā laboratorija un Veselības centru apvienība. Bet pēc ministru uzrunas loģiski mums arī jāprasa, ja mēs runājam par skolotājiem, vai ne? Ekonomikas ministrs ir runājis, mums ir jāaicina arī valsts sekretārs izglītības un zinātnes ministrijā Jānis Paiders, kurš šodien arī ir ieradies šeit. Jā, labrīt visiem, un arī no Izglītības zinātnes ministrijas puses mēs vēlam pateikt lielu paldies visiem skolotājiem un īpaši dabaszinātņu skolotājiem, gan tiem, kas šodien tiks apbalvot, gan arī visiem pārējiem. Pirms es kāpu skatos, es biju domājis, ko īsti teikt, un tas man mazliet atsauc atpakaļ arī mana pieredze, kas man bija studiju ietvaros ķīmijas laboratorijā. Tu vari uzrakstīt attiecīgi uz lapiņas visu scenāriju, visus reakcijas vienādojumus, kas notiks un kāda būs reakcija. Un tad tu aizies uz laboratoriju un skatās ķīmijas pasniedzējs, kā tu strādā ar visām mēģinēm, kolbām, titrēšanas aparātiem, un tad tu pēkšņi secini to, ka tu vairs īsti nezini, ko tu gribēji darīt attiecīgi ar to, tāds apšaubīja katru savu vārdu, jo tā arī ir viena no būtībām, kas dabaszinātnēs ir nozīmīga. Šeit nepietiek tikai ar zināšanu uzlikšanu uz papīra, bet arī ar šo zināšanu parādīšanu un rezultātu pierādīšanu. Un šeit mēs tāpēc arī no ministrijas puses gribam pateikt lielu paldies arī par šo iniciatīvu, kas no uzņēmēja puses ir veikta, jo viņi saskan arī ar mūsu galveno prioritāti izglītības kvalitātes, kur nepārprotams priekšnoteikums ir spēcīgi pedagogi, kuri spēj motivēt jauniešus izvēlēties tieši dabaszinātnes, kur
ir svarīgi to interesi noturēt. Tā interesi, protams, sākumskolas līmenī zinkārība katram bērnam ir, bet ir svarīgi viņu noturēt līdz rezultātam, jo tajā brīdī, kurā tas rezultāts ir students, kurš iestājas augstskolā, un tālāk kļūst par speciālistu uzņēmumos, vai zinātnieku, vai akadēmiķi, šajās jomās tas ir garš process. Bet tajā pašā laikā tas potenciāls un perspektīva Latvijā šeit ir lieliska. Gan mūsu spēcīgākie ražojošie uzņēmumi ir tieši saistībā ar šīm jomām, gan arī mūsu spēcīgākās akadēmiskās tradīcijas pārstāvošās zinātniskās institūcijas, Organiskās sintēzes institūts, Biomedicīnas centrs, Latvijas Universitāte, Rīgas Stradiņu Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte un Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte arī tieši dabaszinātņu jomā ir ar visspēcīgākajām tradīcijām un rezultātiem. Un tagad bieži tiek runāts arī par tādiem jautājumiem, kāda ir atdeve Latvijai, gan ekonomiski, gan sociāli, no principā šīm jomām. Viens jautājums, kas regulāri izskan attiecīgi ir, tad kad beidzot Latvijā būs nākamā Nobela prēmija? Un tas, protams, ir grūts jautājums, ko atbildēt. Mēs esam maza valsts ar attiecīgi mazu gan zinātnieku skaitu, gan arī augstu speciālistu skaitu šajās jomās. Bet viena lieta, ko var godīgi pateikt, līdzinājā pieredze parāda, ka tikai un vienīgi šajā jomā, ja mēs skatāmies Vilhelma Ostvala pieredzi, mums ir bijusi mūsu vienīgā Nobela prēmija ķīmijā. Un uz tādas nots ceru, ka attiecīgi kāds no bērniem, kur mācīsies pie vai no kādu no šodien apbalvotiem skolotājiem, vai kādu no citu dabaszinātņu skolotājiem, varbūt pēc 40, 50 gadiem būs tas, kurš varēs attiecīgi lepoties ar Latvijas vārdu zinātnē, jaunos atklājumos, un iespējams būs pamats attiecīgi varbūt mūsu nākotnes Nobela prēmijai. Paldies! Jūs dzirdējāt, mērķis ir nolikt skolotāji, jā, nākamais Nobela laureāts jāaudzina. Nākamo mēs aicināsim uz nelielu uzrunu. Visas akcijas starp mums ir ķīmija galveno vēstnesi, un tas ir neviens cits kā Kaspars Daugaviņš. Es domāju, tur vairāk titulus nevajag, visi zinām, kas viņš ir. Jā, sveiki visiem! Šodien gribu pateikt milzīgi paldies Olfa komandai, ka ne tikai izglītībā mēs ieguldam jaunajos talantos, bet arī sportā, sevišķi hokejā. Es gribu pateikt paldies par to, ka ļāvāt būt daļai no šī unikālā projekta arī man. Es vēlos drusku salīdzināt izglītību ar sportu. Ir skolnieks un skolotājs, tāpat sportā ir audzēknis un treneris. Un man viens treneris Kanādā vienreiz teica tādus vārdus, ka audzēknis ir kā augļu koks, ko vecāki ir iestādījuši. Un treneris ir tāds kvalitatīvs dārznieks, kurš šo augļu koku mēslo, laista, rūpējās par viņu, lai vienu dienu viņš uzplauktu un dotu ražu. Es gribu pateikt jums lielu paldies visiem par to ieguldījumu, ko jūs veicat šajos jauniešos, jo skola droši vien ir lielai daļai kā otrās mājas, un jūs esat kā otrie vecāki. Tas ieguldījums, ko jūs veicat jauniešos, ir neapsverams šeit. Un es gribu pateikt paldies, un šī stipendija ir tas gardais auglis, ko jūs baudīsiet šodien, un cerams, ka nākotnē šī raža tikai augs. Paldies! Brīnišķīgi. Un es domāju, ka mēs jau te jau esam gatavi ķerties klāt stipendijām, bet vēl ir jāaicina tas cilvēks, kurš pirmoreiz vismaz mani uzaicināja šeit runāt jau vairākus gadus atpakaļ. Un tas ir Akcijas sabiedrības Olfa valdes priekšsādātājs Juris Bunduls. Aicināsim šeit. Mīļie skolotāji, es vienmēr mulstu, kad man tagad sajūta kā pirmajā klasē. Ministra kungs, sekretāra kungs, visi, kas vēro mūsu tiešraidē, man tiešām ir liels prieks un patiesas gods, jo šodien mēs kārtējo reizi sveicam jauniešus, kas ir izvēlējušies skolotāju profesiju. Mēs izrādam godu ķīmijai, bioloģijai, matemātikai. Tas vienkārši ir fantastiski. Ķīmija nav vienkārši priekšmets. Ja? Ķīmija tas ir dzīvesveids, tā ir izpratne par procesiem, par mums pašiem, un Nobeļa prēmijas, ja mēs runājam par Nobeļa prēmijas laureātiem, Nobeļa prēmijas laureāta pirmā sieviete, Marija Skladovska-Kirī, kura starp citu ieguva Nobeļa prēmiju gan fizikā, gan ķīmijā, mūsu mīļajā, kādreiz ir teikusi, pasaulē ne no kā nav jābaidās, ir tā kā jāsaprot. Un jūs esat tie, kas dodat
jauniešiem sapratni. Sapratne dod mums stabilitāti, sapratne dod mums neatkarību, sapratne dod mums drosmi. Drosmi mācīties, drosmi izzināt, un jūs esat tie, kas to veicina. Milzīgs paldies jums par šo fantastisko darbu, jo tas ir nenovērtējams. Un tas pienesums, ko mēs dodam caur stipendijām, tas nav tikai jūsu profesijas prestīža atzīšana un atbalsts arī tiem jauniešiem, kuri ir izvēlējušies šo misijas profesiju, līdzīgi kā ārsti. Faktiski, manuprāt, ir tikai 2 misijas profesijas pasaulē. Tas ir arī ieguldījums nākotnē. Jo jūs esat tie, kas veido nākotni, gaišu, viedu, zinošu Latvijas nākotni. Paldies jums par tā. Vairāk šādus priecīgus brīžus, vai ne? Es domāju, šobrīd padarīt vēl priecīgāk, ja mēs ķertos klāt stipendijām, vai ne? Tādēļ aicināšu atpakaļ ministru kungu, sekretāru kungu, Mundri kungu arī jūs, un Kasparu Daugaviņu, protams, arī. Un sāksim mēs tātad ar ķīmijas nomināciju. Jūs šoreiz varat nākt vairāk pa vidu. Es pieteikšu, jūs apbalvosiet, tā mēs darīsim. Tātad, mums ir kopumā 6 stipendiju ieguvēji, katrs no viņiem saņems 3000 eiro lielu stipendiju, un, protams, arī milzīgs jūsu aplausus, vai ne? Sāksim mēs ar ķīmijas kategoriju. Tātad Akcijas sabiedrība Olfa Centrālā laboratorija un Veselības centru apvienība sirsnīgi sveic Paulu Lindu Liniņu, Latvijas Universitātes izglītības zinātņu psiholoģijas fakultātes programmas skolotājs, dabas zinātņu jomā studenti un arī ķīmijas skolotāju Rīgas Āgenskalna valsts ģimnāzijā. Vairāk, lai nebūtu tas neveiklais brīdis, kad neaplaudē. Nu, var. Tikai 6 reizes. Aicināsim arī uzreiz uztaisīt kopīgu fotogrāfiju šeit. Tik daudz lietas, ka nevar noturēt, tas jau labi ir. Dosimies tālāk. Otrā stipendija jaunajiem ķīmijas skolotājiem. Viss labi. Otro stipendiju saņem Artūrs Lukjānskis, Daugavpils Universitātes students, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas ķīmijas skolotājs, bet tā kā Artūram pašam šodien nebija iespēja ierasties, tad mēs aicinām viņu vietā stipendiju saņemt Krāslavas Varavīksnes vidusskolas direktori Mariju Mitņēviču. Arī sataisam fotogrāfiju. Jā. Nu, re. 2 ķīmijas stipendijas pasniegts. Paldies Mundri kungam. Mums jāaicina nākamais. Šī ir viena no tām akcijām, kur patīkam redzēt to, ka aug plašumā. Daudzas lietas sarūk laika gaitā. Šī ir viena no tām lietām, kas aug plašumā. Tādēļ aicināsim Sijā centrālās laboratorijas valdes priekšsēdētāju Zanu Kaktiņu teikt kaut ko nedaudz vairāk par bioloģiju. Paldies. Es īstenībā gribētu sākt ar nedaudz citu tēmu, parunāt par emocijām. Emocijas, kādas piepilda mani šodien šeit, atrodoties kopā ar jums. Pirmām kārtām tas ir aizkustinājums. Aizkustinājums, ka centrālā laboratorija var būt daļa no šīta brīnišķīgās programmas, starp mums ir ķīmija. Mēs varam sniegt savu ieguldījumu Latvijas sabiedrībā nākotnē. Man ir emocija pateicība. Pateicība skolotājiem par to, ka neskatoties uz to darbu, kas ikdienā jums ir jānes, smags, emocionāls, ar skolēniem, mēs visi zinām, kā tas ir, jo esmu pati mamma. Pateicība jums, ka jūs to darat, ka jūs pašattīstaties, lai ieguldītu tālāk skolēnos. Un, protams, iedvesma no tiem jaunajiem skolotājiem, ko mēs šodien sveiksim, jo man, kā arī daļai no komisijas, kur izvērtēja, kam tad mēs gribam iedot šīs stipendijas, es iedvesmojos no tiem stāstiem un pamatojumiem, kāpēc jūs
esat pelnījuši šīs stipendijas, un es saprotu, ka mēs mūsu nākotni, mūsu bērnus atdodam ļoti, ļoti labās rokās. Paldies jums par to! Aicināšu pievienoties tur visiem kungiem, lai varam kārtīgi pieteikt un kārtīgi arī aplaudēt diviem mūsu stipendiju ieguvējiem, šoreiz gan bioloģijas jaunajiem skolotājiem. Sāksim mēs ar sirsnīgiem sveicietiem Nikitam Mulleram, kurš ir Latvijas Universitātes izglītības zinātņu psiholoģijas fakultātes programmas skolotājs students un bioloģijas skolotājs Rīgas 21. vidusskolā, kā arī privātajā vidusskolā Laisma. Liela aplausi! Vieglāk smaidīt, tad, ja ir tie aplausi, jā, tik tiešām es zinu šo, jā. Ļoti labi. Tā neko savu veids iesāk karjeru, ne? Tev ministrs paspiežo, valsts sekretārs paspiežo, Kaspars Daugoviņš, visu lielāko uzņēmumu vadītāju. Dodamies pie otrās stipendijas bioloģijas jauniem skolotājiem. Otro stipendiju mums saņem Gabriels Grīnblats, Latvijas Universitātes medicīnas un dzīvības zinātņu fakultātes students, kā arī Rīgas Tehniskās universitātes Olainas tehnoloģija koledžas bioloģijas skolotājs. Mēs gan vēl paliekam, jo mums vēl ir arī matemātikas jaunie skolotāji arī pievienojas. Starp citu, pamanījāt biologu, ap divi tādi gari puiši. Ļoti labi. Nevar sūdzēties. Bet tādēļ tagad aicināšu mums pievienoties jau trešo mūsu puzles gabaliņu, un tā būs Akcijas sabiedrības veselības centru apvienību valdes priekšsādātāja Iveta Lāce. Cienījamais ministra kungs, godātie skolotāji, mīļie kolēģi. Es pārstāvu uzņēmumu Veselības centra apvienību, kur strādā vairāk nekā 1200 ārsti. Un ārsts ir viena no profesijām, kas maina cilvēku dzīvi. Tā palīdz ienākt šajā pasaulē un palīdz dzīvībai turpināties. Un otra profesija, kas maina cilvēku dzīvi, ir skolotājs. Jo skolotājs piešķir daudzos gadījumos šai dzīvei jēgu, iedvesmo un palīdz atrast īsto ceļu dzīvē. Tāpēc vispirms es gribu pateikt milzīgu paldies visiem matemātikas skolotājiem, kas atsūtīja brīnišķīgus pieteikumus mums stipendijas projektam. Bet vēl lielāku paldies es gribu pateikt pilnīgi visiem Latvijas skolotājiem, kas ir izvēlējušies šo profesiju, kas ir palikuši šajā profesijā un turpina iedvesot mūsu jaunos cilvēkus atrast savu ceļu dzīvē. Paldies! Es negribu tagad samalot, bet man šķiet, ka matemātika ir pirmo reizi pievienojusies šim te otro reizi. Nu, atmiņas dažreiz pieviļ. Man arī. Labs ir divi jaunie matemātikas skolotāji. Nu, cik forši jums pievienojas jauni kolēģi? Sāksim mēs ar pirmo. Šodien mūsu stipendijas ieguvēju, un tā ir Adriana Sanija Kreitenberga, Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas akadēmijas studiju programmas skolotājs studenti, kā arī Salaspils pirmās vidusskolas matemātikas skolotāji. Jāiemūžina, šādi brīži ir jāiemūžina, loģiski.
Mums ir arī otra stipendija matemātikai, ar ko mēs arī noslēgsim mūsu stipendiju pasniegšanas daļu šodien. Un to saņem Amanda Tīkuma, Latvijas Universitātes izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes programmas skolotājs studenti, kā arī Bauskas valsts ģimnāzijas matemātikas, kā arī dabas zinību skolotāji. Aicinām viņu šeit! Ziniet, kā pēc tam ir, mums ir šodien vēl daudzas lekcijas jāizvada, tādēļ es domāju, ka mēs mūsu visus balvu pasniedzējus pirmkārt arī apbērsim ar aplausiem un aicināsim viņus doties uz pirmo stāvu, safotografēties tālāk kopā ar stipendijātiem, tur jau mazliet atsevišķi. Bet mēs savukārt visi dosimies uz priekšu ar to daļu, kura mūs varētu šodien iepriecināt pat varbūt nedaudz vairāk. Mums tālāk ir jādodas pie daļas, kurā būs iespēja paklausīties dažādas interesantas tēmas un lekcijas, kas sagatavotas tieši jums, dārgie skolotāji. Es skatos to, ka šeit ir dažas sejas, kuras ir redzētas iepriekš, ļoti patīkami. Es domāju, ka mēs varētu ķerties klāt. Mums ir 3 lekcijas jums sagatavotas, pēc tam būs arī pusdienas, pēc tam būs ekskursija pa modernāko laboratoriju Baltijā un tā tālāk. Tā joprojām. Vienmēr sakot, šodien jūs esat galvenajā lomā, jūs esat zvaigznes, baudiet šo dienu un ķeramies klāt. Sāksim mēs ar Maksimu Mukānu. Viņš ir Veselības centra apvienības ķirurģijas klīnikas Aiva klinika ķirurgs, kā arī Rīgas Stradiņu universitātes docents. Viņš mums sniegs padomus, kā pacelt zinātnes un pētniecības latiņu skolēnu zinātniski pētnieciskajos darbos. Tādēļ sagaidām ar aplausiem. Labdien! Es laikam varu izmantot tikai šo mikrofonu. Prieks jūs visus redzēt, cienījami kolēģi, arī savu druscinieku skolotājs. Varbūt ļoti skaļi skan par to letiņu, bet es pasniedzu biostatistiku RSU un līdz ar to drusci mēģināju pielāgot, lai būtu interesanti kaut ko pastāstīt par pētījumiem. Un uz kuru pusi man jāspiež? Pārslēgt? Zini, kā ir ar tām pultīm? No. Sānā. Nē, ir ieslēgts. Un? Un nekā. Tad būs jā. Pamēģinu to. Tas pats arī notiek RSU. Tā klasika katrā zvanā, kurām ir pie... ir! To jūs izdariet? Nē, jūs. Tā, ķersimies klāt. Tad sāksim ar pētījumu sastāvdaļām. Pirmais, kas jānāk pētniekam galvā, ir hipotēzei. Hipotēze ir noteikts apgalvojums, ko pētnieks izsaka pirms jebkura pētījumā. Tad tas ir kaut kāds zinātnes pieņēmums vai minējums, prognoze, kas varētu notikt. Un jāatceras, ka tas ir apgalvojuma teikums, nevis kaut kāds jautājums. Kā piemēram, skolēniem ar zilu acu krāsu biežāk novēro vairāk draugu. Vai atrodoties slikti ventilējumas klasēs, ir lielāks risks iegūt kādu bakteriālu infekciju. Es mārs atvainojos. Pastiprināta kafijas lietošana varbūt norāda uz emocionālu izdegšanu starp skolotājiem, jo vairāk uzdots mājas darbu, jo mazāk ir uzmanības skolēniem pēc tam nodarbībās. Pirms nodarbībām nepieciešams kancelēs priekšmetu un mācību līdzekļu saraksts uzlabo skolēnu līdzestību. Varbūt. Pēc skolas online skolotāja apspriešana par nākamo dienas stundu saturu uzlabo dažādu priekšmetu integritāti. To es izdomāju, varbūt tā nav. Kad ir uzstādīts kaut kāda hipotēze, mēs ķersimies pie mērķa. Mērķim, protams, jānāk no hipotēzes. Tā ir kaut kāda nākotnes vīzija. Tas ir rezultāts, kuru sasniegšanai pētījums arī tiks veikts. No tā mums atkarīgs tālāk mūsu metodika un tā tālāk. Un šeit biežāk izmantojami vārdi, kā izstrādāt, pamatot, precizēt, izskaidrot vai atklāt. Un, ejam tālāk. Parasti tas ir viens teikums. Ņemot vērā mūsu iepriekšējās hipotēzes, mēģināsim viņam sastādīt mērķus. Tātad mērķis izskaidro sakarību starp acu krāsu un atraktivitāti. Starp citu tādi pētījumi bija, un izrādās, ka tā arī ir, ka cilvēkiem zila acu krāsa ir lielāka atraktivitāte, ko skaidro ar to, ka bērņiem piedzimstot bieži vien ir zila acu krāsa, un tas drusku to jaunību atgādina. Atklāt bakteriju kolonijas slikti ventilējumas klasēs.
ko mēģina darīt arī operāciju zāles slēgumu, bet paldies Dievam neatrod. Precizēt kafijas lietošanas biežumu un emocionālu izdegšanas skalu. Tālāk par nākamo hipotēzi pierādīt mājas darbu kopēju apjomu ietekmi uz skolēnu uzmanības trūkumu nodarbību laikā. Pamatot pirms nodarbības čeklistu lietderīgumu, kā mēs darām pirms operācijas arī, ko mēģināja adaptēt ar skolēnu gatavību klasēs. Un izstrādāt starp skolotāju sadarbību, kā dažādu priekšmetu skolotāju, pieminot konteksta citas nodarbības saturu, uzlabo skolēnu sekmes. Tad tā arī idejiski, kā strādā hipotēze un mērķis. Uzdevumi. Tātad tālāk, ja mums ir hipotēzes un mērķi, mēs mēģinām atrast ceļus, kā sasniegt mūsu rezultātu. Ko nozīmē sasniegt rezultātu? Ir vai nu apstiprināt hipotēzi, ko mēs izvirzījām sākumā, vai nu to noliegt. Tad sākuma, protams, ir informācijas iegūšana ar ekspertiem, ar zinātnisku literatūru, ar citām skolām varbūt un tā tālāk. Savācot informāciju, mēs varam veidot pētījumu teorētisko pamatojumu, kura pamatā ir jāizskatro, kādi būtu objekta ietekmējošie faktori, ko jūs gribat pētīt. Tālāk ir pētījuma metodikas izstrāde un metožu aprobācija. Datu atlase, statistiskā analīze, pētījuma rezultātu pārskats un iegūta rezultātu praktiskie aspekti un pielietojums. Kopumā paskatīsimies vienu kopēju piemēru, ko mēģināja izdomāt. Tad hipotēze skolēni, ko māca skolotāji, kuri regulāri izmanto digitālas mācību līdzekļus, iegūst augstākas atzīmes dabaszinātnēs. Novērtēt, vai dabaziņot skolotāji regulāri digitālu līdzekļu izmantošana ietekmē skolēnu atzīmes, vai nu stundas, vai nu semestra, vai nu kaut kādu testa rezultātus. Var arī pētījumus uzstādīt kā sekundāru mērķi. Šajā gadījumā es uzrakstīju, kā izvērtēt skolēnu pasniedzēju apmierinātību ar dabaszinātņu priekšmetiem. Un tad tie uzdevumi būtu, protams, apskatīt pieejamu zinātnisku literatūru. Es vienkārši laiku staigāju, ka es baidos, ka es visu laiku kādam ekrānu. Es gribēju, lai ir cits redz kaut ko. Nu, lūk, izstrāda pētījumu metodiku, izveidot anketes, instruēt atlasītos respondentus par mērījumu veikšanu, un, protams, arī skolotājus. Tālāk veikt atlasītas grupas aptauju, lai uzzinātu respondentu subjektīvu viedokļu par pielietojumu apmācības metodi. Veikt datu statistisku analīzi, salīdzināt objektīvus datus, atzīmes ar subjektīvu viedokli, kā patika skolēniem un skolotājiem. Un izstrādāt iegūtus rezultātus, diskutēt par praktisko pielietojumu, ieviest vai neieviest turpmāk klasēs tādu digitālus rīkus. Kas tie būtu par respondentiem, jeb subjektiem? Tad, kad ir skaidrs, kāda ir hipotēze un mērķis, jāsāk domāt, kas būs pētamie. Tā ir mērķa populācija, kur parasti ir paņemta no ģenerāla kopas. Tas nevar būt varbūt visa skola, tas nevar būt visas skolas. Parasti mēs kaut kādu populāciju atrodam, ko atlasa pēc noteiktiem precizētiem iekļaušanas kritērijiem, jeb no ģenerāla kopas. Un var dažādi viņus izvilkt ārā. Tā var būt varbūtības atlase, kas skaitās kā zelta standarts, varbūt izdevīguma atlase, varbūtības atlase, to pēta mūsu subjektus atlase pēc nejaušības principa dažāda veidā, un vai nu pēc noteiktiem kritērijiem. Mūsu gadījumā, kas drīzāk būs izdevīguma atlase, jo tad mērķa populācija būs skolēni, kam jau visticamāk jau ir visas veida dabaszinātnes stundas. Papildus iekļaušanas kritērija būs, ja skolēni ir iespēja un arī skolotājiem izmantot datorus, mobilos telefonus vai planšetes interaktīvam saturam, tur viktorīnam, vēl kaut kam. Izslēgšanas kritērija, protams, zinot visas iespējams atkarības problēmas no digitālajiem rīkiem jau zināmiem skolēniem vai nu vecāku attieksmi pret to. Tālāk mums jāsastāda pētījuma dizainu. Tad te es vairāk jau pievērsīšos medicīnai. Dizaini dalās uz eksperimentāliem un novērojumiem. Eksperimentāli tur, kur kādā veidā mēs iejaucamies, novērojumam tāds, kas parasti viss notiek pats par sevi. Mēs tikai analizējam to un aprakstam. Eksperimentāli pētījumi, kā es jau minēju, ka kad mēs kaut kādā veidā iejaucamies, piemēram, dodam pacientam kaut kādu medikamentu un apskatām ārstēšanas veidu, vai veseliem pacientiem veids appendektomiju, ko, piemēram, 80-90 gados Amerikā un Japāna bija līdzīgi pētījumi, un izrādās, ka pēc tam tiem jauniešiem bija vairāk zarnu infekcijas. Randomizēti, ja nejaušināti kontrolēti pētījumi, tas ir mūsu šobrīd zinātnes standarts. Jā, tad ne standarts, bet augstāka lieta, kad var taisīt kaut kādu pētījumu.
jo tas ir maza sistēmiska kļūda, un ir placebo, ir neieviešināta grupa un tā tālāk. Kontroles pētījums bez neieviešināšanas, kad parasti visu zina, kas notiek, un nav nekādas neieviešināšanas. Un tad, kad visu zina, ir arī vēl augstāki standarti pie randomizācijas, akls un dubult akls. Akls tad, kad pacients nezina, ko viņam dot. Vai tas ir placebo, vai tas ir īstais medikaments. Savukārt dubult akls, kad nezina to ne pacients, ne ārsts. Piemēram, sākotnēji bija kaut kāda digitāli iedota randomizācija. Māsiņa pasaka, ka B13 jādod antibiotiku šādā veidā, B14 šāda veida antibiotiku. Un tad dod to ārstam, jau ārsts ievada, nezinot, ko māsa ir kur iedevusi, un savukārt arī pacients nezina. Kā piemērs, C vitamīna efekts uz saaugstēšanos. 439 pacienti, no kuriem sadalīja pa pusē, vienam deva nosacītu placebo devu, kur bija tikai 50 mg C vitamīna. Otrai bija tā kā terapeitiska deva 500 mg. Novērojot tos veselus 5 gadus, jā. Un, kā jūs domājat, vai bija atšķirība saaugstēšanas biežumā? Nē, nebija. Tā kā varat daudz neēst C vitamīnu tabletēs, bet noteikti augļus dārzeņus ēdiet. Visvienkāršākais pētījums ir šķērsgriezuma pētījums, tad, kad tas ir kā analogija, kā populācijas fotografija. Piemēram, šobrīd uzzināt, kāds ir vidējs vecums šajā populācijā šeit iekšā. Vai kāda ir skolotāja profesija šeit sadalītas. Tātad kaut kas, kas notiek vienā laika momentā. Kā piemērs, piemēram, Ķīnā veikts liels pētījums par 2. trimestra grūtnieču D vitamīna līmeni un konstatēts, jau veselam 5800 grūtniecēm, ka tas bija diezgan nepietiekams, kas principā arī Latvijā ir. Gadījuma kontroles pētījums, case control. Tad ir kaut kāda gadījuma grupa un kontroles grupa. Un, kad tur tiek definēts noteikts gadījums, kas notiek ar pacienti, vai kaut kāds notikums, slimība, kas piemitis pētējumiem subjektiem. Un paralēli būs grupa, kam nav šīs slimības vai nav šī faktora. Tad smēkie, nesmēkie un tā tālāk. Piemērs, psoriāzes pacienti ar un bez psoriāzes tika izmeklēti Itālijas pētījuma vai smēķēšana, ķerņmasas indeks un stresains dzīvesveids pasliktina psoriāzes prognozi. Un izrādies, ka visi trīs pastiprina diezgan stipri psoriāzes prognozi. Itālietis saules daudz, pārējais, diemžēl, neietekmēja. Es drusku steidos un pateicu, man ātri izlasīt. Tālāk kohortas pētījumi. Tas, kad mēs paņēmam noteikti mūsu grupu, piemēram, būs to pašu skolēnus, kas mācīsies ar digitāliem rīkiem, un mēs viņus novērosim visa semestra laikā. Tātad tā ir kaut kāda kohortas grupas, kurai piemitīs noteiktas gadījums vai slimība, ko mēs pētīsim. Ir retrospektīvs, tad, kad mēs jau zinām iznākumu, un, piemēram, kad bija vēl students, bija pētījums par kuņģu zarnu traktu asiņošanu, kad pacienti jau ienākuši ar šādu problēmu slimnīcā, un tad es gāju uz arhīvu, sēdēju tur, jo tur es digitāli nevarēju apskatīt, un meklēju iepriekšējais viņus kaut kādas pazīmes, kad varētu nojaust, ka viņam tas tāds notikums varētu notikt. Problēma ar to retrospektīvu ir tāda, ka man būtu tie dati, kas jau būtu ierakstījumi iepriekšējas vēstures ambulatoras kartas, prospektīvs pētījums, kad mēs paņēmam pacientu kaut kādu risku un novērojam viņu uz priekšu. Plus ir tas, ka mēs jau iepriekš varam noteikt, ko mēs gribēsim redzēt no šī pacienta, sastādīt noteiktas anketas un paņemt noteiktas datus, ko mums nākotnē būtu vajadzīgas. Kā piemērs, tad mēģināja izskatīt, vai kafijai un kafīnam ir risks 2. tipa cukura diabētam. Paņēma 88,000 jaunas sievietes, 91. gadā novēroja viņas 10 gadus. Un katrus pāris gadus anketēja un skatījās, vai bija kaut kādas izmaiņas. Galu galā saslima ar diabētu 1263 sievietes, kas ir maz pret to kopēju skaitu patiesībā, un atrada, ka kafijai un kafīnam ir tieši pretēji protektīvs efekts. Principā arī gan aknu darbībai, gan arī sirdsdarbībai, bet bez cukura. Ar cukuru vispagalam. Tā.
Kopsavilkums, bet ne beigas. Tātad pētījumam jābūt hipotēzei un skaidri definētiem mērķiem. Jāveic informācijas apkopošana par izvirzītu hipotēzi. Jābūt noteikti populācijas atlases kritērijiem, jau iepriekš izdomātiem. Jāizvēlas piemērotu pētījuma metodiku. Tātad dizainus vai nu vienkārši ķēršgriezuma pētījums, apskatīties ķermeņa masas indeksu skolēniem skolā, vai nu dubultakls, randomizēts, kontrolēts, prospektīvs kohortas pētījums un tā tālāk. Tad visu var kopā salikt, kas būs ļoti grūti izdarams, bet tomēr var. Un vienmēr jāatceras, ka jāpiet ar veselu sapratu, lai neiekristu pseidozinātnē. Man vēl drusni laiks? Jā. Tā it kā beigas, bet nē. Skolotāji ir arī zinātnieki, un skolotāji katru dienu pasniedz dabas zinātnes matemātiku. Un šeit galvenais, ir tīpaši jauniem skolotājiem, ar laiku neiekrist pseidozinātnē. Un tas ir pamata lietas, kas ir medicīnas zinātnē jāatcerās, kad gatavība mainīties ir jauni, kad ir jauni pierādījumi ar jūsu, varbūt atklās vēl kaut ko jaunu. Nevis palikt pie fiksētām idejām, pie vecām grāmatām. Jābūt stingrai recenzēšanai. Tas nozīmē, ka jādod jūsu kolēģiem vai citiem ekspertiem viedokli par to, ko jūs darat, varbūt par jūsu pasniegšanas veidu un tā tālāk. Jāņem vērā visus jaunos atklājumus, nevis tas, kas būtu labi tikai jūsu pētījumam. Kas dažreiz ir grūti, tad jāmeklē diezgan daudz pretstatā dažādus pētījumus. Aicinā uz kritiku, nevis uzskata, ka kritika ir tikai sazverestība, ka jūs to darat mēģināt. Pārbaudījuma rezultātiem, precīzi mērījumi un galu galā, kad jūs taisat kaut kādus secinājumus, kas bieži mēģina tīpaši studenti darīt, viņi mēģina taisīt beigās secinājumus par visu pasauli, par visu medicīnu, par visiem pacientiem. Nē, vajag drusciņ pieticīgāk rakstīt tikai jūsu konkrētu pielietojumu veidu jūsu grupai un varbūt nedaudz plašāk. It kā paspēju. Brīnišķīgi. Es domāju, Maksims pelnījis ir milzīgs aplauss. Paldies. Vēl neskrien prom, mums vēl jāparunājas. Labi. Lai nav tā, ka spīd acīt. Pirmkārt, šodien es saprotu, ka šis būs noderīgi vai ne zinātniski pētnieciskajos darbos. Tas ir diezgan liels piedzīvojums. Es pieņemu ne tikai skolēniem, bet arī skolēniem. Tu atceries, par ko tu rakstīji savējo? Tad, kad es jau minēju par Kungzēna trakta asiņošanu, tas bija studenta laikā. Tad es principā to par sepsi jau būtu rezidents un vēl plus ir kādi 15 jau pētījumi, ko pēc tam darīju, ka biju statikas skolotājs. Okay. Bet vidusskolā tev nebija jāraksta? Pirmajam zinātniskais pētnieciskais darbs 8. klase bija par tabaku, jo mūsu klases biedri jau sāka smēkēt. Un tad es sāku tur skatīties, kāda tā ir ietekme. Un tad nākama bija 9. un 10. klase jauna mode, sāka visi dzert matē tēju. Un tad es mēģināju sarakstīt par to, zinātniski, kas tur notiek ar viņu. Paldies tev vēlreiz par to, ko šodien pastāstīji. Paldies. Domāju, pelnījis aplausus mums ir. Paldies. Maksim. Nu ko, mēs dodamies gan tālāk. Mums ir nākamā prezentācija, nākamā tēma, kas jums varētu šķist, es pieņemu, ka ļoti interesanta. Mums būs Latvijas Bērnu atbalsta fonda sociālās rehabilitācijas programmas Ceļš pie sevis vadītāja Elīna Leiņa Kairiša, kura pastāstīs galvenos pamatprincipus darbā ar bērniem, kuriem ir uzvedības traucējumi. Tātad tādiem hiperaktīvajiem tā kā es. Labdien, man prieks šeit būt. Un es sākšu ar atzīšanos. Skolas laikā dabas zinības nepavisam nebija mani priekšmeti, nemaz. Un vienīgais, kas man spēja aizraut, ir aizrautīgi skolotāji. Tādi, kas spēja nodot informāciju ar iedvesmu, ar piemēriem, un tad pat es aizklausījos un sadzirdēju pedagogus, jo šis nav mans lauciņš. Bet šodien es esmu šeit pārstāvot Latvijas Bērnu atbalsta fondu, jo es esmu vairāku pakalpojumu vadītāji, kā arī es esmu trenere izglītības programmā, kas ir emocionāli kompetenta skola, kas runā tieši par to, ko darīt, kā palīdzēt bērniem ar uzvedības grūtībām. Dodamies tālāk.
936. Tās ir nedēļas, man ir tāds uzskats materiāls. 936 nedēļas ir bērnam no dzimšanas brīža līdz brīdim, kad viņam paliek 18 gadi. Vecākiem šis ir ļoti svarīgs posms. Bet tad, kad bērns jau nonāk pie pedagogiem skolā, tās bumbiņas jau ir pazudušas. Šeit katra bumbiņa ir 1 nedēļa. Brīdī, kad bērns pusaudzis sasniedz 16 gadus, ir palikušas 104 nedēļas līdz 18 gadiem. Un mūsu jautājums vienmēr ir, ko mēs ar šo laiku darām. Liekas daudz, vai ne? Bet cik ātri pagāja šī nedēļa? Cik ātri paiet mūsu brīvlaiks? Atvaļinājums. Atvaļinājums vispār aizlido. Un tad, kad mēs runājam par bērniem, tad mēs vienmēr runājam par to, ka viens pieaugušais var mainīt visa bērna dzīvi. Viens teikums, viens novērtējums, viens labs vārds ikdienā. Un ja bērns to nesaņem savā ģimenē, savā ikdienā, savā mājā, tad kurš to var sniegt? Jūs. Un to mēs arī vienmēr izaicinām nedaudz pedagogus paskatīties uz bērniem nedaudz savādāk. Paskatīties uz bērniem tā, ka jūs varat būt šis viens pieaugušais, kas var iedvesmot, kas var viņu uzlabot ikdienu ar vienu vārdu vai vienu darbu kopā. Nedaudz par Latvijas bērnu atbalsta fonda pakalpojumiem. Viens no mūsu pakalpojumiem Varu, protu, daru, kas ir bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un invaliditāti, kur mēs strādājam kopā ar bērniem viņu sociālo prasmju nostiprināšanai un uzvedības grūtību samazināšanai. Bet mēs nekad nestrādājam ar bērnu vienu. Mūsu fondā mēs ticam ģimenei, ģimenes vērtībai, un tāpēc arī vecākus mēs aicinām pie mums saņemt šo pakalpojumu. Bet tas, kas jums ir vairāk iespējams interesēt, tas ir pakalpojums Ceļš pie sevis un pakalpojums Labirints. Pakalpojums Ceļš pie sevis šogad ir uzsācis 7. gadu, un mēs šogad palīdzam jau 72 ģimenēm. Ko tas nozīmē? Šeit bērni vecuma posmā no 4 līdz 9 gadi, kuriem ir uzvedības grūtības, saskarsmes grūtības, tie, ar kuriem skolātāji saka, netiekam galā, palīdziet. Mēs ar viņiem strādājam 10 mēnešus. No septembra līdz jūnija beigām mēs strādājam pie mums, izveidojot unikālu atbalsta programmu katram bērnam. Un tad pakalpojuma sākumā vecāki domā. Viņi atved to savu lolojumu, savu lielāko dārgumu pie mums un saka, salabojiet, gan būs labi. Un es redzu jūsos smaidus, jo jūs zinat, par ko es runāju, vai ne? Un mēs sakam, nē, to arī nāc līdzi. Un mēs kopā ejam šos 10 mēnešus ar 2 līdz 3 konsultācijām nedēļā pie mums. Tas ir ļoti intensīvs pakalpojums, ļoti daudz, un mēs arī vēl izglītības iestādi paņemam pie rokas. Jo informācija, kas mums nāk no ģimenes, ir viens, tad ir bērna informācija, ko viņš mums sniedz, kā viņam ikdienā iet, un tad ir vēl izglītības iestāde. Un ja mēs nepaņemam izglītības iestādi pie rokas, tad mēs nevaram palīdzēt bērnam ikdienā. Tātad savalkot šo visu kopā, mēs 10 mēnešus strādājam, reizēm ejam arī izglītības iestādē, reizēm ejam klasēs, reizēm tiekamies individuāli ar pedagogu, lai palīdzētu konkrētajam bērnam. Un tad pēc 10 mēnešiem mēs ceram, kad mēs palaižam dzīvē jau ar nedaudz citādāku skatu. Pakalpojums Labirints ir pusauģu pakalpojums, kas ir veidots tieši šādā pašā manierē, vecuma posmā 10 līdz 12 gadi ieskaitot. Šogad ir mūsu pilotu projekts, un jāsaka, tas ir, protams, pilnīgi savādāki pusauģi nekā 9-gadīgi bērni. Un šeit mums ir konsultācijas notiek ārā, dabā. Viņi dodās nakšņot mežā. Viņi strādā pie savām regulācijas prasmēm, viņi strādā pie savām emociju prasmēm. Bet arī pusauģiem mēs vecākus neaizmirstam. Un arī pusauģiem mēs neaizmirstam izglītības iestādi. Mēs dodamies, runājam ar skolu psihologiem, skolu sociāliem darbiniekiem, skolu pedagogiem, klases pedagogiem, lai palīdzētu konkrētajam bērnam. Un tad ir pakalpojums vecāku sociālo spēju atjaunošanai, ko mēs veicam Skangaļu muižā. 10 mēnešus mēs aicinām ģimenes, konkrētas ģimenes, kas saņem šo pakalpojumu, katru mēnesi 3 dienas veltīt tikai savam bērnam pie mums.
Tātad viņi mācās atjaunot saikni ar savu bērnu, mācās nostiprināt saikni, mācās runāt, neizmantot dažādas ierīces. Tur ir aizliegtas ierīces. Viņi 3 dienas no rīta līdz vakaram ir ar mums kopā muižā, sadarbojoties, mācoties, atjaunojot, kā sarunāties savā starpā, kā viens otru iedvesmot un kā būt kopā. Arī šis pakalpojums mums ir jaunums šajā gadā, un šis ir mūsu izmēģinājuma gads, bet es jau tagad varu teikt, ka tas būs viens brīnišķīgs pakalpojums arī nākotnē. Bet tad par pamatprincipiem. Tad, kad mani aicināja šodien šeit runāt, teica, pedagogiem pastāsti kādus, iedod viņiem kaut kādus instrumentus, kādus pamatprincipus, ko jums strādāt, man nav burvju noiņas. Un diez vai jums viņas ir. Un tas būtu brīnišķīgi, es pati esmu bijusi pedagogs, es zinu, ko nozīmē stāvēt priekšā, kad ir izaicinājuma gadījumi klasē, un tur nestrādā viena konkrēta noiņa katram bērnam, jo ar katru no jums, ja es individuāli aprunātos, visticamāk man vajadzētu pielietot pavisam kādu citādu sarunas metodi, vai citam patīk skatīties acīs, citam nepatīk, citam vajag pieskārienu, citam ne. Bet man ir 4 tādi vaļi, uz ko es balstu mūsu ikdienas darbu ar bērniem ar uzvedības grūtībām, ar UDHS un saskarsmes grūtībām, gan saskarsmes grupas vadot, gan arī nodarbības vadot. Un ar tiem es jums nedaudz padalīšos, ja jūs man ļaujat. Pirmais ir vajadzība. Un es vienmēr aicinu, strādājot ar pedagogiem, arī apmācību programmā, ko es jau minēju, emocionāla kompetences skola. Es vienmēr šajās apmācībās saku, ka šis ir tāds teikums, kuru pasvītrot ar vairākām strīpām, ielikt boldā, vairākas izsaukuma-zīmes, aiz katras nevēlams uzvedības ir kāda vajadzība, kas nav apmierināta. Nekad neviens bērns nevienā vecumā nedodās ar skolu ar domu nokaitināt pedagogu. Nekad neviens bērns nedodās uz skolu ar domu, es piekaušu, vai iesitīšu, vai iekodīšu. Viņš nedodās ar tādu. Tas nav bērna, tas mums nav cilvēkiem vispār pēc būtības. Ja mūsu vajadzības visas ir apmierināts, mēs nekad nedodamies sabiedrībā ar kādu domu darīt pāri. Ja nu vienīgi ir veselības, par veselības jautājumiem mēs šeit nerunājam. Aiz katras uzvedības, izaicinošas uzvedības ir kāda vajadzība, kas nav apmierināta. Tātad, kas ir šīs vajadzības? Sāksim ar pamata primārajām vajadzībām. Padzerties. Bērns, kurš sāk izjust slāpes, ir zaudējis aptuveni 10% no savām uztveres spējām. Tātad viņš jau nespēja uztvert pilnībā informāciju. Tikai tajā brīdī, kad viņš sāk saprast, man slāpst. Un tāpēc tagad arvien vairāk pedagogi izmanto šo padzeries, vai tu esi padzēries? Un ļauj arī padzerties. Ja mēs ļaujam padzerties, tad neparādās šī slāpju sajūta, un tas jau ir primārā vajadzība, kas mums ir apmierināta. Ēst. Izbadējies cilvēks nevar uztvert informāciju. Jūs zinat slaveno reklāmu par šokolādes batoniņu, tu neesi tu pats, ja tu neesi paēdis. Bet cilvēks, ja nav paēdis, ir īpaši bērns vai pusaudzis, kurš ir augošs organisms, viņš nespēs uzvesties un nespēs uztvert informāciju. Tātad, kas viņam notiek, ir slikta uzvedība. Es nesaku, ka jums ir jānes silts ēdiens uz skolu un termosi jānes, bet es iesaku, ja vien tas ir iespējams, kādu riekstu bļodiņa. Iespējams. Es zinu, ka ir skolas, kas šo izmanto. Un nav jums jābūt pilnām atvilknēm ar gardumiem. Jūs vienmēr zinat, kur ir tie bērni, kuriem iespējams mājās brokastis nebija šodien. Trešais ir miegs. Ja mēs neesam izgulējušies, mēs nespējam uztvert informāciju. Ja mēs nespējam uztvert informāciju, mūsu uzvedība mainās. Par miegu, diemžēl, pedagogi nevar neko mainīt, vai ne? Tas, diemžēl, ir tāds fakts, ka to nevar mainīt, bet mēs varam saprast, ka aiz viņa uzvedības
iespējams, ka mēs esam pieauguši, jo mēs saprotam, ka aiz šīs uzvedības ir vajadzība, kas nav apmierināta. Mēs vienkārši to saprotam. Un šis jau ir viens no pamata principiem, kad mēs saprotam un uztveram, ka tas nav par mani kā par pedagogu, bet tas ir par vajadzībām. Un cik ir mūsu spēkos, tik mēs viņus varam apmierināt. Ja nav, tad mēs vienkārši, diemžēl, vienkārši tikai saprast šo varam. Šis ir tāds viena no mantrām, kad arī manās grupās bērni uzvedās izaicinoši, tad es arī šo paturprātā. Šis nav par mani, šis par viņu vajadzību. Sensorie procesi. Sensorie procesi, es esmu patiesi priecīga, kad arvien vairāk tiek runāts par sensoriem procesiem, un es ceru arī, ka jūs esat dzirdējuši, klausījušies, jo šis tiešām strādā. Jūs esat ievērojuši varbūt no šī brīža, kad es šeit uznācu, es uz rokas virpinu gredzentiņu. Šis ir speciāls akupunktūras gredzentiņš, kas varbūt augstāk, kas novērš stresu un liek man koncentrēties un būt šeit un tagad. Viņš nav pārāk ērts, viņš nav noteikti patīkams, bet viņš man ļauj būt šeit un tagad, un tas nevienam netraucē. Viņam nav skaņa. Un tad, kad mēs ejam arī skolās, un bērniem ir grūti koncentrēties un saredzēt, tad mēs viena no lietām, ko mēs iesakam, pamēģinam gredzentiņus. Es pēc tam jums ļaušu arī tiem klātesošiem, kas ir šeit, izmēģināt gredzentiņus. Otrs, man ir tāda brīnišķīga roksprāde šodien uzlikta. Arī tā ir sensorā tāda rotaļlieta, stresa nodīšanai, kas ir nevis tās bumbiņas spiežamās, bet te es varu tādus plēst tādus, un arī tas nevienu no jums netraucē. Tas ir par tausti. Tālāk mēs ejam pie dzirdes. Skolā starpbrīžos ir ļoti skaļš. Ļoti skaļš. Es nezinu, vai jums nogurs dzirde, bet ja ir bērns ar dzirdi, kuram ir ļoti sensitīva dzirde, tad viņš 4. 5. stundā nekad nebūs koncentrējies stundai, jo viņš būs vienkārši noguris no tā, kas notiek starpbrīžos. Starpbrīži domāt, lai nomierinātos, bet viņš izejot no stundas vienkārši ausis viņam, un to mēs esam par šiem gadiem sapratuši, ka mums jāmeklē, ko darīt. Mēs nevaram teikt, ka starpbrīžos jābūt klusumam, jo starpbrīžos viņam jārunā. Bet ko mēs varam darīt? Palīdzēt tam bērnam, kuram ir ar dzirdi šīs ļoti sensitīvā uztvere. Un tad ir tādas austiņas, saucamās austiņas, kuras ļauj bērnam apslāpēt troksni apkārt. Un tas viņu nomierina, un tas viņam spēj dot šo atpūtas mirkli starpbrīžos. Un tajā brīdī viņš arī var sakoncentrēties tam, kas notiek uz priekšu. Par redzi, dāmas mīļās, košākas lūpas, broša. Tas viss strādā. Kungi, es nezinu, kas jums kaut kā pie žaketes vai pulkstens, kad rāda. Tas vienmēr nostrādā. Pašregulācijas metodas. Šīs pašregulācijas metodas, tas, ko es jums vēlos teikt pie pašregulācijas metodēm, jums ir obligāti jāstrādā ar viņām pirms notiek emocionālais izvirdums. Jūs mācat elpošanas tehnikas, jūs mācat sadraudzību, jūs mācat draudzēties pirms notiek. Jo tad, kad notiek jau emocionālā izvirdums, šo nedzirdēs. Un, mīļie pedagogi, rūpes par sevi, jo ja jums nebūsiet savu krūzīti uzpildījuši, jūs nekad nevarēsiet palīdzēt saviem bērniem, savai klasei, noregulēties, ja jūsu tolerances loks uz kādu no bērna emociju izvirdumiem būs pavisam maziņš. Rūpes par sevi pedagogi pirmajā vietā. Un tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Šeit es nedaudz ieskicēju, kā mums iet mūsu pakalpojumos. Redziet, tur bērni ir pusauģu pakalpojumā labirints, kur viņi dzīvojās mežā un mācās sadarboties, mācās emocijas izpaust. Jā, neiztiekam bez dažādām savstarpējām asumu regulācijām, bet katrā ziņā skolas šobrīd, kas bērni, kur ir pie mums no skolām, saņemam ļoti labas atsauksmes, kad jau ir uzlabojušās šo bērnu uzvedība gan klasē, gan skolā. Nu tā, Jāni, tu piecēlies, un es esmu gatava. Paldies, liels! Es varētu vēl un vēl, bet mēs sāksim.
Man te jādomā, ko prasīt. Es no sākuma gribu teikt visiem skolotājiem, ja jūs šito neklausāties pirmo reizi dzīvē, un ja jums šis viss ir zināms, tad es jūs apbrīnoju vēl mazliet vairāk, jo es nekad nebiju aizdomājies par to, ka jums vēl ir jādomā par to, kā ar mums tik galā. Man bija, piemēram, tāds skolotāji, kas teica, smirdi pie aizmugurējā solā un viss, nu, ja negrib, tad neklausies, bet ir labi, ka pievērš uzmanību. Jautājums, kā to krūzīt piepildīt skolotājiem? Kādi ir tavi ieteikumi brīžiem, kad ir sajūta, ka ir tukšums? Es teiktu tā, savas krūzītes piepildīšana ir noteikti jāieplāno. Un tas ir, man liekas, tāds galvenais. Mēs nevaram domāt, ka gan jau pēc nedēļas es varēšu pastaigāties, gan jau pēc nedēļas es pasportošu, vai gan jau pēc nedēļas iesākšu to grāmatu lasīt. Tas ir tā sistemātiski jāieplāno. Un tas, man liekas, ir tāds galvenais noteikums. Es ieplānoju, ka tā pusstunda, sāksim ar pusstundu, ir manējā, un es daru to, kas man piepilda. Šodien man piepilda jūs. Kabinetam aizslēgt durvis uz pusstundu, visi prom, tagad ir pusstunda man. Vai pēc darba pastaiga? Piemēram. Jā, paldies jums, paldies liels. Bet ko, mums ir vēl viena prezentācija priekšā, un šī es pieņemu, ka jūs arī ļoti interesēs. Mēs aicināsim šeit Jānu Osīti, kur ir centrālās laboratorijas vadītāji. Viņi mūs iepazīstinās ar to, kā modernās tehnoloģijas, tajā skaitā arī mākslīgais intelekts, var atbalstīt mūsu ikdienas darbu. Labdien! Vai man dzird? Jā, laika. Tiek arī aicināti. Doties tur, nespīt virsū. Sapratu. Labdien, mīļie skolotāji! Pedagogiem. Pirmkārt, es gribēju pateikt tiešām paldies no visas sirds, ka jūs esat īstenībā tie, kas arī audzina mūsu ārstus. Mūsu profesijas īstenībā neviens ārsts nevarēja kļūst bez jūsu īstenībā ieguldījuma, jo, kā es runāju, tas skolotājs māca visus politikus, ārstus, zinātniekus. Caur jūsu rokām mēs esam īstenībā arī izaugam. Tā kā jums liels paldies, ka es arī turpināt šo darbu. Jūsu darbs tiešām ļoti grūts. Un grūts, tāpēc, ka tas ir arī darbs ar cilvēkiem. Arī medicīna ir liels darbs ar cilvēkiem. Mums ir pamatprofesija strādāt ar pacientiem, tā mēs viņus nosaukam. Tāpēc, ka jebkurš gadījumā mums nevaram par klientu vai pārējie mūsu pacienti, mūsu mīļie pacienti, kuriem mēs strādājam ikdienu. Un tagad es gribētu nelielu tādu prezentāciju par mūsu ikdienu darbu, par mūsu laboratoriju, kā tomēr laboratorija dzīvo, kā viņa noteikti mēs vēl iesim lē, mums būs ekskursija, to mēs cikāk izskatīsim. Šobrīd tāds neliels, īstenībā tāda būs neliela vīzija, lai būtu varbūt vienkāršāk arī lētu visu, kad mēs skatīsimies aptvert. Tā. Pirmā slaidiņa gribējām īstenībā parādīt to, ka kā arī jūsu dzīve, gan arī laboratorijas dzīve, kura medicīnas joma, katrai ir savi obligāti mērķi un tāda vīzija, ar kuru mēs strādājam, kuru mums arī ikdienai jāveic un arī obligātas prasības, pie kā jāpieturas. Ja? Tā ir diezgan ļoti nopietna vide un respektīvi par to, ka mums jānodrošina obligāti augsta kvalitatīvus izmeklējumus gan pacientiem, gan, protams, arī svarīgi ārstiem. Ja, un mēs strādājam ar starptautiskiem standartiem, kura laboratorija obligāti strādā pēc obligātiem prasībām. Viņas tiek arī akreditētas pat vairākas īstenības akreditētas jomas. Un sakarā ar to tas ir ļoti stingri reglamentēts visu mūsu sfēru. Un, protams, arī laboratorija atbalsta pētniecību un arī nodarbojas ar pētniecību un tā, lai attīstītu arī dažādas citas nozares. Kāda ir īstenībā tā nozīme laboratorisku izmeklējumu? Varbūt ne visi zina, bet tomēr līdz 75% ārsta lēmumi tiek balstīti uz laboratoriskiem izmeklējumiem. Un tā arī ir. Visi pārējie īstenībā paliek pie instrumentālas diagnostikas, tie ir izmeklējumi, bet laboratoriski izmeklējumi ir pamats medicīne no vispār izmeklējuma. Bez tā nav iespējams uzlikt diagnozi un galvenais veikt kvalitatīvu ārstēšanu un dinamiski novērot pacientu. Tāpēc arī izmeklējumi ļoti svarīgi, lai viņi būtu kvalitatīvi, precīzi un ātri izpildami. Tālāk, protams, ir to, ka jāņem vērā, kā jūs zināt, kā laboratorijas mums būtu dažādas, mums ļoti svarīgi, bet viņiem visi mērķis ir viens, tāpēc starp laboratorijas salīdzināšanas metodes ir vienādas arī Eiropas, jo, kā jūs saprotat, pacients var novērot jebkura no klīnikām, gan ne tikai Latvijā, gan arī mūsu izmeklējumi, viņš var arī doties ārzemēs, ārstēties, ja, tāpēc tas viss ir standardizēts. Nedaudz par vēsturi. Jūs esat
Skolotāji noteikti zinat, no kā sakas arī vispār nozarēs, kā arī laboratorija, bet arī jūs zināt, kā biologi noteikti pār mikroskopu, tas nav jums svešs. Ja, īstenībā arī katra nozara ir kaut kāda sava vestura. Laboratorijas vestura sakas no mikroskopa. Pirmais bija mikroskops izgudrots, ja, un jau, kā jūs redzat, 1927. gada Hūka mikroskopa bija pat veikta jau, tas nebija viņš ir pirmais, kas viņu izveidoja, bet jau bija veikta tā, teiksim, viņš vairāk pielietoja viņa reālai dzīvi, lai varētu ar viņu strādāt ar šo mikroskopu. Ja? Un īstenībā ar to mikroskopu, kā jūs zināt, interesanti to, ka viņš īstenībā bija tāds, ka šobrīd, kā mēs lietojam reālā jau ikdiena, viņu neizstrādāja ne zinātnieks, bet īstenībā tas audu, kas strādāja cilvēkā ar audumiem, ja? Un viņš pētīja tieši to audumu struktūru zem mikroskopa, bet arī ieraudzīja citus tādus mikroorganizmus, baktērijas, asinsšūnas, arī muskuļu šķiedras un pārējie, kas arī tālāk šobrīd bez tā mēs vienkārši nevaram mūsu ikdienē. Un tā arī sākas tā laboratorija dzīve un tā izpēta zem mikroskopa. Tā mūsu, šobrīd tā bez tā mēs vienkārši nevaram dzīvot. Bet pirmā tāda, teiksim, jau automatizēta, tā nevar varbūt teikt, bet jau tāda, jau automāts, jā, pirmais laboratorija, kas parādījies, jau 1957. gada bija pirmā automatizācija, tā mēs varam noteikt, jā, ar šo iekārtu, kas bija svarīgi, bija iespējams veikt no viena parauga vairākas analīzes, kas līdz šim vienkārši nebija iespējams. Tak, respektīvi, no viena materiāla, pieņems asins, bija iespējams jau veikt vairāk dažādus izmeklējumus vienlaicīgi, kas ir, nebija iespējams līdz šim. Šobrīd, un pēc tam sāka, jā, diezgan arī strauja tāda attīstība, un jau 90. gados jau parādījies vairāk arī informatīvas sistēmas, tā ir laboratorijas informatīvas sistēmas, arī datorizācija, jau 2000 gados sākas arī genoma sekvenēšana, un parādījies arī molekulāras bioloģijas, ja, tas, kuras šobrīd, ja mums īstenībā vispār šķiet, ka bez tā mēs nevaram diezgan daudz vispār diagnozes uzlikt bez tādas diagnostikas. Tā kā pakāpeniski vesture mēs redzam, ka laboratorija arī pagāja jau 100 gadus, lai šobrīd, kā mēs redzam to laboratoriju, un laboratorija ļoti atšķirās pat no tās laboratorija, kur redzēt varbūt kāds arī 20 gadus atpakaļ. Īstenībā, pat es teiktu, pēdējos 5 gadus ļoti strauji izaugus laboratorijas automatizācijas dēļ, digitalizācija un mākslīgā intelekta, protams, arī. Nedaudz par tieši mūsdienas tehnoloģiskiem risinājumiem. Šobrīd laboratorijas izmanto tikai jaunākas paudzes analītiskus instrumentus, viņas ir ļoti dažādas. Sakara, kāpēc viņi ir dažādas? Viņi ne tikai izmēra dažādi, bet viņam nozīmē ļoti dažādi sakara ar to, ka ar vienu analizatoru vai analītisku instrumentu nav iespējams veikt visus veida izmeklējumus. Uz tiem analizatoriem speciālas metodas pielāgotas, un tas metodas arī ļoti dažādas laboratorijas, arī ELISA, arī tā pašas molekulāras diagnostikas metodas, un sakarā ar to, kad mēs iesim lējā, jūs redzēsiet tikai nelielu daļu no laboratorijas īstenībā instrumentiem, ko šobrīd pielieto ikdienā. Ja? Vienās arī nodaļas ietveros var būt ļoti dažādas tehnoloģijas. No mazas lielākam viņi visi ir vajadzīgi, tāpēc, ka katram analizatoram ir sava priekšrocība plus un tā arī sava metoda, ar kuru drīkst strādāt, tāpēc, ka vēlreiz saku, tas viss ir respektīvi stingri noteikts, kāda veida laboratorija un kādam tehnoloģijam viņi vispār var strādāt, konkrētas pat dažas vadlīnijas ir izstrādātas. Tālāk ir digitāla datu uzskaita uzglabāšana. Ko tas nozīmē? Īstenībā šobrīd digitāla datu uzskaita ļoti svarīga. Tas mums palīdz ļoti ātri rezultātus iegūt ārstiem un pacientiem, no tā, lai pieņemsim ārsts veids validāciju, laboratorijas ārsts vai specialists veids, respektīvi ar pārakstu, elektronisku pārakstu, viņš akceptē rezultātus, ja, minūšu laika tiek saņemts arī ārstam tie rezultāti un arī pacientiem. Pat mazāk līdz minūšu laika jau rezultāts ir, respektīvi, jebkura attāluma no laboratorijas to šobrīd tā ir ikdiena, un tās ir nepārtraukti arī uz dotu brīdim es runāju, bet tas notiek jau, ka ārstiem nepārtraukti tiek izsūtīti rezultāti arī pacientiem. Tā ir skaita, jūs zināt, kā mums Latvijā iespējams gan ārstam, gan pacientam saņemt vienlaicīgi savus rezultātus. Arī automatizēta pāraugu sagatavošana. Tā ir ļoti no vienas svarīgākajiem lietām. Es pēc tam vēl sīkāk pastāstīšu, kāpēc tas ir ļoti svarīgi šobrīd. Un arī integrētas kvalitātes kontrolas sistēmas. Kontrolas sistēmā tā ir mūsu neatņemama ikdiena.
kad ienāk laboratorija, šķiet, jā, ka viss brauc smuki, viss kustās, laboranti sēž pie datoriem, bet nē, neviens jau neredz to no rītā, to svarīgu daļu, kur notiek īstenībā sagatavošana. Lai izsniegtu kuru rezultātu, viņam ir pamatīgs darbs katru dienu, tiek ieguldīts no ārsta puses, no specialista puses, jo bez stingras kontrolas, kas jāveic obligātu ikdienu pirms pārlaist analīzes, tā ir aizņem vismaz 3 stundas ārstam, lai viņš varētu nokontrolēt vienas pat nodaļas ietvaros tikai. Ja? Respektīvi, tā ir stingras kontroles, lai pārliecinātu, ka šī metode strādā, tie ir rēģenti, mēs strādājam ar rēģentiem, komerciāliem rēģentiem, bet jebkura gadījumā rēģents jāpārbauda katru dienu. Un veids speciālas kalibrācijas, to veids ārsti, un tād, jā, bet mums palīdz šobrīd tā integrētas kvalitātes sistēma, ka tas visu var arī sekot, ne tikai attelināt, bet ļoti ātri sistēma ziņo, ja ir kaut kādas nepilnības, pieņemsim, kontrolas nav izgājušas, un ārsts ļoti ātri to reiz un reiz var rēģēt. Ja? Kā jūs saprotat, tas nav viens tests, tas ir vairāki 100 testiem diena, kur jākontrolē, un 1-2 cilvēkiem tas ir ļoti grūti, ja tu visu katru jāpārbauda, tas vēl vairāk laika aizņem. Lai ietaupītu to laiku, mums palīdz speciāls integrētā sistēma, kas ļoti ātri var paziņot par nepilnībām, ja? Kur īstenībā analizatori jau saslēgt ar mākslīgu intelektu, izstrādāta speciālas vadlīnijas iekšējas, ja? Pie kā arī tagad jāpieturās. Un tā ir šobrīd, teiksim, tas arī ne jau, teiksim, jo 10 gadiem ar to strādāju, pēdējos gadus sāk to integrēt, un tas ļoti atvieglo ikdienu. Kādas mums šobrīd mākslīgais? Mēs intelektu izmantojam ikdienā, bet mākslīgais intelekts šobrīd tāds ļoti plašs iedziens. Man pašai viņš jau liekas asociēs ar to, ka mākslīgais intelekts kaut kas ir viegls, ja? Ka tas ir kaut kas cilvēks izgudroja kaut ko ielikt sistēmā, un mēs ar tā pieturamies pat nepārbaud. Nav laboratorija mākslīga intelekta tāda izpratne kā GPT chats vai kaut kas tāds. Nē, pēc tāda principa nē. Mākslīgais intelekts jau īstenībā sen parādījies, ja? Bet kā viņu izmantot? Medicīna tomēr tā nav kaut kāda tāda izklaide, ja, pie tā, ja pie ko es sākumā runāju, ka līdz 75% pieņem lēmumu un koncīlijas ārsti par diagnozi un ārstēšanu, mākslīgais intelekts nevar par mums jūs ārstēt, ja pieņemt par ārstu lēmumu kaut kādu, par kuru īstenībā ārsts arī nes atbildību. Nē, mākslīgais intelekts pavisam cits laboratorija. Tā ir izmantojama, respektīvi, viņš ir, protams, arī apmācīta sistēma, protams, no ārstas puses tiek apmācīta specialitātes sistēmas, kuri palīdz. Tas ir kā, es teiktu, kā Rīgas, ka vienkārši kā paligu Rīgas katru dienu veikt kaut kādas monotonas, vienādas kustības, ja? Un palīdz tādas kā normas atšķirt no patoloģijas, jo tiešām ir normas jau izstrādātas, un pie viņiem nav jāpievērš tādu uzmanību. Pieņemsim, ja mēs runājam par hematoloģiju parādīšu, viņa veids pašu šūnu morfoloģiju, ja? Viņš saliek šūnas pa plauktiem, tā teiksim, ja? Tālāk jau ārsts izvērtē tā norma vai patoloģija, bet viņam paša nav jābraukais pa to redzes laukumu, viņam nav jāmeklē šūnas un jāskaita viņus, ja? Respektīvi, tā sistēma tiek apmācīta, ka šūnas viņš mēdz pats atšķirt, ja, jo speciālis ir mehānismi, kā atšķirt šūnas, asins šūnas. Un šāda veida viņš vienkārši sēd, bet jebkura gadījumā ārstam jāparakstās, un tikai ārsts tiesīgs apskatīt katru jebkura gadījumu mikroskopiju, viņš apskatā, salīdzina, bet viņam paliks liekas darbības, par viņu dara mākslīgais intelekts. Un īstenībā ar to mēs jau strādājam vairākus gadus, un ne tikai, protams, tā ir visas lielākas laboratorijas strādāju, tāpēc, ka tāda plūsma šobrīd, kā ir mums, un vispār, kā jūs zināt, ka ļoti ir tirgu mums pietrūkst specialistus Latvijā, ja? Arī medicīnā mums tāda pati ir problēma, respektīvi ārstus, arī trūkst laboratorijas ārstus un specialistus, tad nebūtu vienkārši iespējams pat 2000 rezultātus apskatīt mikroskopiski katru dienu, ja? Tas jābūt, es nezinu, 20 specialistus ar mikroskopiem, viņi sēž un tika pētīs, ja? Ar šo mums šobrīd īstenībā var teiksim tā, nepareizi varbūt teikt ietaupīt, bet tomēr mēs ietaupīt mēs nav no kā īstenībā, jā, bet mēs varam to ikdienu veikt, teiksim, bez mūsu speciālistiem. Mums šobrīd ir vajadzēs vismaz 2-3 cilvēki to apstrādāt, nevis 20. Ja? Un īstenībā, kāpēc arī rādījās tie mākslīgais intelekts un tās visas optimizācijas un automatizācija arī laboratorija, tāpēc, ka šobrīd liels trūkums reālu specialistus arī Eiropā. Ja? Tie, kas grib strādāt, tie, kas grib tiešām, un tāpēc mums jāpielāgojas un vispār tādu automatizāciju, kā es redzu arī citas pārējais jomas, ne tikai medicīna.
Darba plūsma optimizācija arī to gan var apmācīt mākslīgu intelektu, kas mums arī palīdz šobrīd. Es jums lai to sīkāk parādīšu, kā tās īstenībā izpaužas ikdiena, jo mums reāla darba plūsma optimizācija veids roboti. Ja? Tie roboti, kas mums sadalā to paraugu plūsmu. Šķirošanu, tā sauksim, jā, mēs viņu sauc par šķirošanam. Prioritizēšanu arī ir tādi citu paraugi, kurus mums ir noteikti jāvest stundu līdz 2 stundām. Tas ir ļoti svarīgi, tādi vitāli svarīgi radītāji, un viņš sūtā viņas prioritātes. Ja? Viņi speciāli tiek, respektīvi, protams, tā palīdz mums reģistrācija, speciāli iereģistrējot, viņš jau saprot, ka šim paraugam ir priekšrokā, un viņš laidīs viņu pa līniju pirmo, nevis tie paraugi, kur mēs zinām, ka viņam nav tāda, kā citu, jūs zināt, citu tāds nosaukums, tas ir latiniskas nosaukums, var jau teikt, ja, un tā ir tā prioritizēšana. Protams, arī atpazīst kļūdas un novirs pirms cilvēka pamana, tā ir datu kvalitāte. Es jums tur arī parādīšu speciāli šobrīd pat ir tādas sistēmas, ko mēs izmantojam arī ikdiena, jo ļoti daudz paraugus nav iespējams apskatīt ar acī jau, ja? Ir speciāls arī mehānisms, kur fotografē katru stobriņu, viņš izvērtē īstenībā bioloģisku materiālu. Tā skaita mēs runājam tieši par asins, ja? Viņš izvērtē, kāda statusa mums, piemēram, ir sērums paraugs, ja? Sērums. Vai viņš ir hemolizēts, vai viņš hemolizēts, tas nozīmē, ka viņam notiek eritrocītu sabrukšanā, ja? Un tādā paraugu mēs nevaram veikt kādu, pieņems konkrētus izmeklējumus. Viņš nobloķēs mums, viņš mums paziņos, viņš atmetīs to paraugu un teiks, ka viņš ir hemolizēts, tā viss, mēs apstājam to testēšanu, jāņem, pieņemsim, vēl atkartot paraugu. Ja? Tas visu viņš pasaka un palīdz veikt ārstam to ikdienu. Jo vēl es saku, mums ir ļoti daudz paraugu, tā ir vairāk nekā 5000 tikai izmeklējumu, vienam izmeklējums mēdz būt pat 4 stobriņiem. Nu, tie domājat, cik diena jāapskatā būtu, ja? Bet tad mums palīdz tas īstenībā mākslīgais intelekts. Tālāk, protams, arī lielu datu apstrādi nepārtraukti notiek lielu datu apstrādi ar analīzēm, kas tik ir jāapstrādā pirms laboratorijas sastāv no 3 posmiem, ja, sākot ar pirms analītiku, pašu analītisku datu, kur notiek testēšana, un postanalītiku rezultāti jau pie ārsta vai pie pacienta. Un tālāk arī ātrāku rezultātu sagatavošana. Šobrīd, lai ir rezultātiem īstenībā, ja laboratorija pāraugs un ielikt analizatoru, jau līdz 30 sekundžu laika var parādīties piemēram, runāt par hematoloģiju, līdz minūte laikam jau visi rezultāti būs hematoloģiski ir gatavi. Ja? Pārējiem pie bioķimiskiem ilgāk daļīt reakcijas laika, ja? Noteiktas reakcijas laika, bet tas nav tā, kā agrāk varēja dienam gaidīt rezultātus. Ja? Protams, ir tādi rezultāti, izmeklējumi, kur arī var būt viņam ilgāk tas process, bet kopumā es teiktu, ka šobrīd ir ļoti ātra diagnostika, kas arī palīdz īstenībā stacionāriem, kur mēs arī atrodamies arī laboratorijas, ļoti visas stacionāras un reģionālas slimnīcas arī ir laboratorijas, viņas ir lokālas, dēļ tā, lai ļoti ātri arī būtu uz laboratoriju atnes paraugs, un respektīvi stundas laika visi izmeklējumi būtu gatavi. Tas ir svarīgi tieši pacientu, dažas, kā arī glābt dzīvību, jā, viņam jāsaprot arī šķirošanas uzņemšanai, ja kad šķiro pacientus, kuru nodaļu, ir ļoti svarīgi bez laboratoriskiem izmeklējumiem, lielākoties pat nav iespējams to darīt. Nu, tie, par ko es arī runāju, par tam automatizācijas ieguvumiem, jā, ka šobrīd minimizē cilvēcisku kļūdu risks. Laboratorija, es teiktu, no tiem jomam, kur tiešām var būt ļoti daudz kļūdas, sakara ar to, ka laboratorijas posmus, visus 3 posmus, iesaistīti ļoti daudz dažādi cilvēkiem. Un nevienmēr laboratorija ir tā, kas atbildīga par šo paraugu, jo paraugi tiek atvest uz laboratoriju no visas Latvijas. Ja? Un ģimenes ārsteņiem asinis, ja? Nevienmēr tā laboratorija bija klāt, kad tas paraugs tiek paņemts. Ja? Jūs zināt, ka varat atnākt pie ģimenes ārstu, un asiņi paņem asinis. Ja? No tā brīža jau svarīgi, kāda kvalitāte viņi paņems, nu kāds rezultāts būs tam pacientam. Ja? Ir noteikti stingras noteikumi, kas jāievēro. Un šajā posmā iesaistīt pat ne laboratorijas cilvēki, tālāk viņam ir transportēšana, tālāk viņam ir šķirošana, tālāk viņam datu analīze, validācija un arhivēšana, un tālāk vēl arī, protams, datu saņemšana ārstiem. Ļoti daudz, kur ir dzirdēt, cilvēciskas kļūda mēdz būt, ja to dara cilvēks. Šobrīd visus, kas iespējams posmus, laboratorija daro tā, ka viņi to automatizē, lai samazinātu tiešām to cilvēcisku kļūdu. Un šobrīd cilvēciska kļūda jau ir, es teiktu, tik minimizēta, ja, sakarā ar to, bet, kā es saku, ir posmi, kur joprojām nav iespējams to veikt, ja, un mēs tikai vienkārši varam
turpināt strādāt ar mūsu speciālistiem, apmācīt, vēlreiz atgādināt, bet jebkurā gadījumā viss, kas saistīts ar laboratoriju, visu cilvēciskus kļūdas uz dotu brīdi, es teiktu, viņas ir novērstas, lai būtu mazāk visādas tiešām speciālistu iesaisti, paraugu aplīmēšana, pārliešana, to visu šobrīd dara, paraugu sadalīšana, arī tā notiek laboratorija, to visu dara šobrīd roboti. Tālāk, paraugu plūsmu uzraudzība reāla laika, tas nozīmē to, ka mēs reāla laika redzam, kurā analizatora kas notiek, to ārsts sežot pat arī sava kabinete, var ar speciālus sistēmas palīdzību, respektīvi tā ir laboratorijas informatīvas sistēmas, kuru obligāti laboratorija strādā, viņa tā reāla laika var skatīties, kā notiek testēšana, kuri rezultāti tiek jau, var teikt, validēti būtu, un kuri, pieņemsim, arī, starp citu, to mēs arī redzam ne tikai šajā aspekta, bet arī, kuri, pieņemsim, analizēti tik pārslagoti, kas notika ar analizātiem, to visu var reāla laika, pat neatrasties laboratoriju, tu vari šobrīd visu paraudzīt. Šobrīd arī integrācija ar visiem pārējiem, un viņš negrib strādāt. Mums arī laboratorija ir sava ekosistēma, un tā ekosistēma sastāv no mūsu darbiniekiem. Pamatā darbinieki, kas atrodas laboratorijā, tie ir mūsu mīļie biomedicīnas laboranti, laboratorijas speciālisti, laboratorijas ārsti. Protams, liela nozīme arī mūsu loģistikai, reģistrācijai, bez tā mēs arī nevaram strādāt, bet tie speciālisti, kas strādā konkrēti ar paraugiem, tie ir biomedicīnas laboranti un ārsti. Protams, mums ļoti svarīgi ir IT sistēma, bet šobrīd arī laboratorija bez IT sistēma nav iespējams. Es saku vienmēr, mēs varam notestēt ļoti daudz, ļoti ātri, ļoti kvalitatīvi, bet, nav IT sistēmas, ne pacients, ne ārsts nesaņems rezultātu laikā, tikai papīra veida pa pastu. Tāpēc arī šobrīd bez tās IT sistēmas laboratorija ikdiena nav iespējams, kaut kas no tā IT sistēmas paliekam vienkārši paralizēti. Kādas ir nākotnēs profesijas laboratorijas dotu brīdi? Mums nav tāda kā bioinformātiķi, bet es zinu, ka viņa ir tādas arī īstenībā iespējams ar laiku būs, tāpēc, ka ļoti daudz dati šobrīd, kas iespējams jāapstrādā, ka varbūt nav pilnīgi apstrādāti priekš pētījumu, jo laboratorija tiešām ikdienu veic tik daudz datus, kas viņus var tālāk arī apstrādāt un publicēt, bet tam arī pietrūkst speciālisti. Tie flebotomistē mums nākotnes profesijas Latvijā, ka mēs ļoti, ļoti gaidam, tie īstenībā māsas, medicīnas māsas, bet viņi domā tieši priekš asins paņemšanas, asins analīzes, tā ir konkrētas būtu speciālisti, kas ņem asins paraugus. Un mums ļoti trūks arī māsas Latvijā, bet flebotomisti iespējams varētu atvieglot arī šo nozare. Mums tieši palīdzot dabūt jaunus speciālistus. Protams, ārsti patologi tā viņi ir šobrīd, viņi eksistē. Viss kārtība, mums arī šeit strādā arī patologi un citoloģija speciālisti, un laboratorijas speciālisti. Zinātnieki, vairāk būtu labi, ja būtu vairāk tādi laboratorijas zinātnieki, kas gribētu pētīt šo visu lietu, datu analītiķi pat par sevi, protams, tie, kas varētu būt arī saistīti ar mākslīgu intelektu, kas no mūsu puses varētu apmācīt jaunas tehnoloģijas, kur pēc tam var pielietot un palīdzēt mums veikt ikdienas savas darbības. Protams, ļoti pieturas arī laboratorijas informācijas sistēmas speciālisti, kas strādā tieši ar laboratoriskiem izmeklējumiem, tāpēc, ka viņus arī jāapmāca mums no savas puses, jo ievies kādu testu, jaunu izmeklējumu, tam prasa diezgan lielu, ne tikai tas ir laika ietilpīgs process, arī no IT puses, jo tas viss korekti jāieprogrammē, lai tālāk varētu tas rezultāts aiziet tieši precīzi konkrētam izmeklējumu mūsu rezultāts no sistēmas. No manas puses viss. Mums būs pēc tam ekskursijas, gribētu tur iespējams vairāk pastāstīt uz vietas, lai jūs redzētu šos tehnoloģijas, nevis tā, ka mēs runājam kaut kas abstrakti, man patīk runāt jau kopā ar mūsu tehnoloģiem, jūs redzat, kā viss kustas, kas brauc, un kas reāli mūsu paraugi, kas ir mūsu pacienti, respektīvi viņi, protams, nav reāli pacienti, bet tie paraugi, Un laboratorijā mēs apstrādājam jebkurus bioloģiskus materiālus, visus īstenībā, kas ir iespējams. Arī šajā laboratorijā tikai strādā ar cilvēkiem, bet arī veterināriem paraugi. Tā kā ikdienā mēs arī nodarbojamies ar veterināriem paraugiem. Tā kā paldies jums par uzmanību. Un prieks bija redzēt mūsu telpas, arī tagad pedagogus. Paldies! Super, Jāni. Jā. Paldies tev. Klau, man tev viens jautājums. Tā kā šodien mēs runājam vairāk ar skolotājiem, tad
Jautājums tev, kurā brīdī tu saprati, ka šī ir tā karjera, kuru tu gribi izvēlēties? Un, varbūt ir kaut kas jauks, ko tu vari pateikt skolotājai? Man šķiet, ārsti, kuri iet par ārstiem, viņiem tas, manuprāt, bija jāgribat no pašas bērnības. Tu nevari vienkārši 18 gadus pabeigt skolu un tagad es nevaru izvēlēties, vai es gribu būt par juristu vai par ārstu. Es man šķiet pat neiedomājos, ka es varu būt kāds citas specialitātes tieši par laboratorijas ārstu. Es neteikšu, ka tas bija mans sapnis, godīgi, bet dzīve vienkārši arī savus kaut kādus korekcijas veids, bet jebkura gadījumā par ārstu man šķiet, jābūt kaut kad ap 10 gadu vecs vismaz būtu labi, kādam jau jāsaprot, jo tomēr ne tikai ārsti, viņam nav jābaidās no medicīnas manipulācijām, un tāpēc arī ir tādas lietas, pat par sevi, man liekas, ka jāpiedzimst bišķiņā arī no tā medicīnas skatu punkta, bet tas nav obligāti jāizaug ģimene, kur ja visi mediķi, man nav tā, un ļoti daudz man kolēģiem tā nav, pavisam citas nozarēm, tā ka vienkārši tas ir man patīka medicīna un pašas bērnības, man bija visas lēles, pilnīgi visas venas izdurt, tā kā, mums, man liekas, ļoti daudziem tā bija arī Lacis, man bija tāds, tā kā, man šķiet, ka tas ir pilnīgi normāli, tā kā, bet arī tādi ļoti labi ārsti, kuri ir 18 gadus vecuma izdomā par ārstu. Arī tādus es zinu, bet man šķiet, ka pamatā ir tie, kas tiešām no bērnības to grib. Tātad skaidrs, ja redzat sadurstītas leles, sakat, būs ārsts. Jā. Paldies tev, jā. Rekomendēt iet uz, paldies. Pirmkārt, mēs varam tagad pagriezties un pamāt atā visiem Delfi skatītājiem. Viņi dodas tālāk savās dienas gaitās. Ar šo mēs arī noslēdzam šo te sarundaļu, bet savukārt visiem pārējiem, kā tie iepriekš.